tiem visiem, kas ir klātesoši un kas ir izturējuši pirmās 2 ideju vingrotavas un esam tikuši līdz 3. Šajā mēs runāsim par partnerībām, par jaunu attīstības perspektīvu radošajās industrijās. Mums būs 4 prezentācijas, tā skaitā 2 ārzemju viesi, tātad no Francijas un Dānijas, kā arī 2 mūsu pašu eksperti. Un es domāju, ka mēs varētu sākt ar to, ka pārliecināties, ka jums visiem ir austiņas. Jo mūsu pirmais runātājs Rafaels Sotrons no Francijas, kurš ir video spēļu kompānijas Le Game radošais direktors, viņš runās franču valodā, un tāpēc tie no mums klātesošajiem, kas nepārzina franču valodu, bet vēlas saprast, ko tad šis mūsu viesis teiks, šis ir pēdējais brīdis tikt pie austiņām. Austiņas joprojām ir pieejams tur reģistratūrā. Attiecībā uz kanāliem. Pirmais kanāls ir angļu valodā, otrais kanāls ir franču valodā un trešais kanāls ir latviešu valodā. Tātad pavisam īsi, ko tad mēs šodien vēl redzēsim un dzirdēsim. Šodien mums bez Rafaela runās Kenets Agerholms no Dānijas, kurš ir mūziķis un biznesa konsultants, Anses Līpenītis, FUMO grupas valdes loceklis, kā arī Alise Ģelze, producente studijā Tase filmas. Un es gribētu vērst uzmanību, ka Rafaelu mēs varēsim dzirdēt vēl šodien, 5:00 tātad spīķeros. Un savukārt Keneta Agerholm, tie, kas varbūt pamanīja, būs redzējuši, ka viņš piedalījās un vakardien bija daļa no Creative Communications Cup, was it? Creative Business Cup. Well, business and communication go hand in hand. Tad lūk, viņš piedalījās arī tur, un šodien mums ir iespēja dzirdēt viņa prezentāciju. Un pēcāk, kā jau ierasts, mums būs diskusija, kurā mēs gaidām, ka jūs uzdosiet jautājumus, un mēs vingrināsim ne tikai mūsu viesu smadzenes, bet arī mums pašiem būs pamats uzdot jautājumus, un cerams, ka daudz ko jaunu uzzināsim. Katrā ziņā iepriekšējā diskusijā skaidri izkristalizējās tas, ka nav viena kaut kāda atbilde uz to, kā tad ar dizainu domāšanu dzīvot uz priekšu un kā to pielietot, kā arī, ka nebūtu vajadzīgs patiesībā nošķirt dizainu domāšanu no vesels virknes dažādu nozaru un jēdzienu, drīzāk tie ir papildinoši vai visur klāt esoši. Savukārt šīs mūsu 3. ideju vingrotavas uzdevums ir atgādināt visiem, ka patiesībā mēs visi gribētu, un te man jāpiesauc jau vairāk kārt minētais Tims Brauns, kuru piesauc arī Rihards Funds iepriekšējā diskusijā. Tātad IDEO kompānijas vadītājs. IDEO kompānija ir tā, kas izgudroja Apple pirmo pēli. Principā ir pamats uzskatīt, ka viņi bija tie, kas radīja datorpēli ar lodīti, kuru var pārvietot. Nu, tad cilvēks, kurš ir bijis, teiksim tā, viens no flagmaņiem savam laikam dizainā. Un tad lūk, tas, ko Tims Brauns ir izcēlis, ir tā saucamie T-veida cilvēki. Vai jūs zinat, kas ir T-veida cilvēki? Jūs zinat, kas ir T-veida cilvēki. Vai ir vēl kāds, kurš zina? Jūs zināt, un jūs tur aizmugurē. Varbūt, ka mēs varam padot mikrofonu, lūdzu. Mēs ļoti gribam dzirdēt, kas tad ir T-veida cilvēki. Jā, paldies. T-veida cilvēks ir šis cilvēks, kuram ir plaša zināšanas par daudz ko un dziļa zināšanas par kaut ko vienu. Pareizi? Jā, es tā iedomājos, ka mēs šādi te esam stāvējuši visas 3 Baltijas valstis pirms 25 gadiem ķēdē, tad mēs visi pēc savas dabas esam T-veida cilvēki, un paldies jums par skaidrojumu. Un tagad jūsu komentārs. Man ļoti patika teiciens, zini visu par vienu lietu un vismaz vienu lietu par visām lietām. Paldies jums arī par šo versiju tam, kas ir T-veida cilvēki, bet tagad es vairāk jūs nekavēšu. Pirmais runātājs Rafael Sotron, Francija video spēļu kompānijas Le Game radošais direktors. The floor is yours. Bonjour, merci. Labdien, paldies!
Pirmais jautājums, vai jūs dzirdat tulkojumu austiņās? Paldies! Vēlreiz esiet sveicināti. Es esmu Rafaels Sotrons. Es esmu šodienas franču runātājs, un es runāšu par videospēlēm, videospēļu tirgu Francijā un pasaulē, videospēļu dizainu. Es vēlāk pievērsīšos sīkāk tieši videospēļu dizainam kā tādam. Šodienas programma un visas nedēļas programma ir diezgan maz veltīta videospēlēm un to īpašai problemātikai. It īpaši videospēļu dizaina problemātika. Tieši tāpēc es priecājos izmantot iespēju šodien runāt un cīkāk iepazīstināt jūs ar šo problēmu. Tātad sākumā vēlētos pateikt, kas es esmu. Es esmu NoEgo firmas veidotājs. Mēs ražojam videospēles. Tas ir franču uzņēmums. Un nodarbojamies arī ar franču videospēļu popularizēšanu ārzemēs. Es specializējos videospēļu dizainā, lietojumā un ergonomitātē. Man ir arī attiecīgā izglītība. Dizains, mēs visi zinām, kas tas ir, par ko iet runa, bet attiecībā uz videospēļu dizainu laikam šis jēdziens ir diezgan miglains. Kas tad ir spēļu dizains? Lai mēģinātu to definēt, vajadzētu sākt ar to, kas nav spēļu dizains. Spēļu dizains tas nav stāsts. Spēļu dizains tā nav programmēšana. Spēļu dizains tā nav grafika. Spēļu dizains tas ir tas, kas apvieno visus šos elementus. Viens no skaidrākiem piemēriem būtu gadījums, kad scenārists iedomājas spēli, kur galvenais varonis ir eņģelis, kuram ir jāiziet cauri dažādiem šķēršļiem. Tas ir stāsts. Spēļu dizainers uzreiz iedomāsies, tā kā tas ir eņģelis, tam ir spārni, tātad tas var lekt un lidot, un izdomās attiecīgos spēles punktus. Izdomās spēles noteikumus, uz kuriem balstīsies šis stāsts. Spēļu dizainā ietilps arī gameplay jēdziens. Kas tas ir gameplay? Tas nosaka balansi starp to, ko es gribu darīt un to, ko es varu darīt. Ja es virzos pārāk ātri vai arī jūs nesaprotat, ko es saku, jūs varat mani apstādināt un es pievērsīšos jautājumu sīkāk. Tātad, kas ir gameplay? Gameplay tā ir spēles funkcionalitāte, kurai ir zināmas atrunas. Piemēram, es spēlēju kara spēli, cīņas spēli, un tur ir dažādas tipoloģijas. Varbūt spēcīgs sitiens, mazāk spēcīgs sitiens, ļoti spēcīgs sitiens. Katram no šiem spēles elementiem būs citāda loma. Var sist spēcīgi, tas spēcīgāk ietekmēs jūsu pretinieku spēlē, bet jūs izterēsiet vairāk enerģijas no sava spēles varoņa spēka krājuma. Šī bilanse ir gameplay pamatā. Ir jādomā par to, cik spēka enerģijas patērē katrs spēles solis. Un tas ir būtiski integrēts spēles dizainā. Gameplay parametrs. Es varu ļoti smalki un sīki runāt par šo konceptu, bet šodien vēlējos parunāt tikai par atslēgas momentiem, jo spēles dizains ir balstīts vizuālajos elementos gandrīz vai vairāk nekā arhitektūra. Tāpēc ir svarīgi visu vizualizēt. Kas ir le game? Šodien es jau esmu par to runājis ar citiem spēļu izstrādātajiem. Daudzās valstīs notiek līdzīgi.
Jums ir neatkarīga studija, kas atrodas neatkarīgā pozīcijā atkarībā pret lielām korporācijām, un tā ir plašākas iespējas nodarboties ar popularizēšanu un citiem pasākumiem. Tā tas notiek Francijā. Kas ir pasaulē? Kas ir pasaules video spēļu tirgus? Es vēlos par to runāt, tāpēc, ka spēles dizains, tas ir kaut kas tāds, ko izmantos cilvēki visur, un tāpēc mums ir jāsaprot, kā viņi to izmanto. Mums ir jāiztēlojas, kādas būs cilvēku pieredzes, un jācer, ka mūsu piedāvātie scenāriji uzrunās lietotājus. Tāpēc ir nepieciešami industrijas analītiķi, kuri izzinās, kā lietotāji izmanto spēles un kā viņi tās izdzīvo. Šeit ir daži skaļi. 75 miljardi eiro 13. Gadā konsolēm un attiecīgie skaitļi mobilām aplikācijām, konsolspēlēm, citām spēlēm un tā tālāk. Jūs redzat šos skaļus uz slaida. Pievērsīsimies sīkāk tieši Francijai. Francijā spēles ir kultūras industrija, kurai ir ļoti liela nozīme ekonomikā. Mēs esam vai nu otrā, vai nu sestā valsts pasaules reitingā, tur ir dažādi statistikas dati. Tātad vai nu otrā, vai nu sestā valsts pasaulē spēļu ražošanā. Mēs investējam aptuveni 300 miljonus spēlēs 2013. gadā, un primāri mēs koncentrējamies uz mobilām aplikācijām, konsolēm un Facebook spēlēm. Par ko ir jādomā spēles dizaineram attiecībā uz tirgu? Par ko mēs domājam kā spēļu dizaineri, lai mēs varētu attīstīties, evolucionēt un piedāvāt lietas, kas atbilst lietotāju vajadzībām. Šis slaids ir franču valodā, bet tur slaida apakšējā daļā ir interesantie skaitļi. Tradicionālie atbalsta rīki, lietotnes, konsoles 2013. gadā ģenerēja lielu apgrozījuma daļu, bet mobilās lietotnes un jaunās paudzes lietotnes to daļa būtiski pieauga. Bet ļoti maz cilvēku, neskatoties uz to, ka mobilās lietotnes un jaunās paudzes rīki ieņem lielāku tirgus daļu, ļoti maz cilvēku pārzina, kā izstrādāt spēles šīm lietotnēm. Par to ir jādomā. Tie ir izaicinājumi spēļu dizainā. Līdz ar to jājautā, kā mums pielāgoties interneta tirgums, viedtālruņu tirgum, jo var spēlēt uz planšetēm, uz stacionāriem datoriem, uz mobilām lietotnēm. Tirgus plaši attīstās. Pirms dažiem gadiem mēs domājam tikai par vīriešiem un puišiem kā potenciāliem videospēļu lietotājiem, bet šodien mēs apzināmies, ka tirgus ir daudz daudzveidīgāks. Un ņemot vērā šo tirgus diversifikāciju, mums ir daudz vairāk iespēju, kādas spēles mēs varam piedāvāt tirgu. Mēs varam pievērsties vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā spēlētājiem, sievietēm, jaunām sievietēm, profesionālām spēlēm. Mums ir ļoti daudzi interesanti tirgi. Tie kļūst arvien plašāki un sarežģītāki. Izpētot tirgu, var plašāk izzināt visus šos izaicinājumus, un tas man liekas interesanti manā profesijā, ka mēs sistemātiski izpētam tirgu un piedāvājam jaunas platformas, jaunus risinājumus.
Kādas ir dizaina perspektīvas? Ir jārada atbildes šiem jauniem izaicinājumiem. Ir jāapzinās, ka pēc pēdējo pētījumu datiem cilvēki arvien vairāk saprot, ka spēle vieno cilvēkus, tas ir saskarsmes veids, un tas kļūst arvien vairāk pieņemams sabiedrībā, kad cilvēki vienojas spēlē. Spēle ir svarīgs noteicošs socioloģisks faktors. Mēs varam attālināties no spēles vai tai pietuvinātos. Vēl viens svarīgs aspekts - sociālās spēles. Pirms dažiem gadiem vairāk visi izstrādāja civilizācijas spēles. Un cilvēki spēlēja lielās spēļu zālēs. Spēles ieguva jaunu nozīmi, kad cilvēki sāka dalīties spēlē ar citiem lietotājiem. Vairāki lietotāji spēlē vienu spēli. Tieši šī miedarbība un sociālais moments piepildīja spēli ar jēgu. Tieši tas palīdzēja attīstīt virtuālo realitāti tādā mērogā, kādā mēs to redzam šodien. Facebookā, virtuālos klubos, citās platformās ir ļoti daudz sociālo spēļu, kura daudz lietotāji. Veidojas liela multivide, kur cilvēki izmantojot dažādus rīkus, virtuālās ķiveres un cimdus, var kopīgi līdzdarboties. Un šī spēle nosaka gan mūsu saskarsmē ar citiem, gan ar vidi. Spēle infiltrēs mūsu dzīvē dienu no dienas. Dzīve kļūst par spēles daļu, spēle kļūst par dzīves daļu. Es varu spēlēt spēli ar jums, spēle kļūst par mūsu saskarsmes daļu, un šādā veidā mēs virzamies uz sabiedrību, kura ir spēļu motivēta. Sabiedrība evolucionē ap dažādām spēlēm, ko spēlē cilvēki, sabiedrības locekļi. Ir arī citas jaunas tendences spēļu spēlēšanā. Ne visi spēļu dizaineri izmanto šīs iespējas. Tiek izstrādāti jauni rīki, jauni gadžeti, kas ļauj eksperimentēt ar video spēlēm dažādos veidos. Mums vēl joprojām paliek daudz vietas eksperimentiem. Mēs varam izstrādāt daudzus dažādus jaunus rīkus un gadžetus, ar kuriem varēs spēlēt jaunas paudzes spēles. Agrāk tika uzskatīts, ka spēle tikai pusauģi, bet šobrīd tā spēlē visi, un tas var aizņemt dažādu laiku. Ir ātrākas spēles, ilgākas spēles, tās aizņem dažādus tirgus segmentus. Un ir diezgan grūti iztēloties, kā cilvēki vēlēsies spēlēt spēles pēc 10, pēc 30 gadiem. Mēs veicam tirgus izpētes, mēs vienmēr uzturam kontaktu ar spēlētājiem, lai saprastu viņus šī brīža vajadzības un ekstrapolēt nākotnes vajadzības. That was very precise. That was very precise. So, Ļoti labi. Vai mums ir kādi jautājumi? Jautājums var... Un tad attiecīgi mūsu runātājs saņems tulkojumu. Jā, jums ir jautājums. Okay, can you go back a few slides?
there were some numbers that you are investing millions in game development. Yeah, the previous slide. Mm, there was that you are investing in games. This one, yeah. Who is investing these 300 millions? Oh, really? How is the government involved in investing? The government, because there's politics of national investments, of helping companies to be able to develop their own games. So we, for example, on some games, you can have half of the development of the price of the development paid by the government if you are on the line, and it could be useful. It's like for I don't know if you're aware of how cinema is financed in France, and that's pretty the same way it works. So we can thank our government for that. Tātad īsumā sakot, liela daļa finansējuma spēļu industrijā nonāk caur bankām, un tā skaitā arī no valdības, un pēc būtības spēļu industrija tiek skatīta līdzīgi kā kino industrija. Vai ir vēl kāds jautājums? Thank you very much for a very interesting presentation. It's just a question of clarification. So it's a 5 billion yearly business, and you export for 1.5 billion, and that's 80% of that. And I don't get how these two figures correlate. Because actually we buy billion because we buy games we don't make. Unfortunately. Okay, so there are some people here that daži ir skatījušies ļoti uzmanīgi līdz skaitļiem, kas tiek investēti. Vai ir vēl kāds jautājums ne par naudu saistīt ar spēļu industriju? Ja tāda šobrīd nav, tad noteikti mums vēl būs. We will have further questions during the discussion.